8. februārī Latvija pieslēgsies Eiropas enerģētiskajam tīklam. Turpinām darbu, lai iedzīvotāju pārslēgšanas brīdī pat nepamanītu. Ko var izdarīt, bet kas nav jādara obligāti? Teikt, ka jārīkojas līdzīgi kā ejot sēņot uz mežu, vai arī brīdī, kad mēs zinām, ka tuvojās vētra. Mēs aicinām uzlādēt mobilās ierīces un iespējams kaut kādas elektroiekārtas, kuras tajā brīdī mēs neizmantojam, atvienot no elektrības. Saudzēsim sevi un pasargāsim. Šajās dienās saņemot informāciju, kas varbūt jums liekas nedaudz mulsinoša saistībā ar atslēgšanos no Brela un to ietekmi, esiet arī kritiski, pārbaudiet to informāciju oficiālajos mēdījos, arī pie mums, Klimata enerģētikas ministrijas mājaslapā, Augstmeža tīkla mājaslapā, jo tur mēs publiskosim gan, kad tests tiek uzsākts, gan arī, kad tas tiek noslēgts, arī praktiski padomi, kā pasargāt pašiem sevi, un lai tas process notiktu maksimāli vienkārši, un lai mēs ikdienā par to nepamanītu. Šis viss mums palīdz būt drošākiem, stabilākā energo tīklā, ar drošāku skatu nākotnē un lielāku stabilitāti mums visiem.